Mani sauc Iveta, es esmu Ainas vecākā pārdevēja. Mani galvenie darba pienākumi ir augļu nodaļa, palīdzēt vadītājai. Mēs saplānojam dienu ar darbiniekiem, kas ir primārie darbi, svarīgākie darbi. Es topiņā strādāju 12 gadus. Man šī uzņēmumā palīdzēs tik ilgi strādāt, ir stabilitāte un nekad nav garlaicīgas dienas. Katra ir pilnīgi individuāla un savādāka. Dienu jāstrādā ir vienā nodaļā, kādu citu dienu nākās strādāt citā nodaļā vai palīdzēt kādu, kurš nav darbā ieradies aizvietot. Protams, katru dienu nāk citi cilvēki ar savām interesēm un saviem jautājumiem. Cilvēki laika gaitā nav mainījušies, varbūt ir mainījušies iepirkuma paradumi. Vairāk varbūt skatās uz akcijas precēm, protams, izmanto lojalitātes programmu, bet tāpat tās visi ēd un dzer. Es neatceros savu pirmo darba dienu. Es uzsāku šeit strādāt aizvitrīnā gaļas nodaļā. Pēc gada man jau piedāvāja pamēģināt strādāt par manis vecāko uz izmēģinājumu. Tā es izmēģinu vēl šodien. Man vispilgtāk atmiņā ir palicis laikam mūsu pēdējais brauciens ar uzņēmumu uz Franciju, kas norisinājās darbiniekiem, kuri strādājuši uzņēmumā ilgāk kā 10 gadus. Patīkams, saulains, skaists brauciens par Vidus jūru un visu pārējo. Manā darbā aizrauj mani labie foršie kolēģi. Mēs viens otru atbalstam, cik varam. Un tas laikam ir tas, kas tev dod to stimulu turpināt un strādāt. Vairāk es lepojos ar to, ka tas šai uzņēmumā strādāja tik ilgi. Es domāju, ka to arī novērtē mani kolēģi. Ir uz ko paļauties, kad es te būšu. Man tipiskā darba diena paiet ļoti ātri un strauji. Ir dienas, kad ir ļoti daudz darbi. Tās paiet ļoti ātri, kad ir pienācis jau vakars, kad jau ir jādodas jau mājās. Vienmēr mierina ar domu, kad ir arī rītdiena. Es ikdienā paļaujos uz atmiņu. Man patīk improvizēt. Tas nekad nebūs tā, ka man būs viens un tas pats, man liekas, produktu groziņā. Es vienmēr izdomāšu dienas gaitā savu ēdienkarti, kas būs manas mājās. Es izmēģinu arī jaunus produktus, protams, jo man patīk improvizēt. Man patīk arī saviem mīļajiem gatavot. Mums parasti svētkos uz galda neatņemamā sastāvdaļa ir, kā jau visiem latviešiem, rosols un visādi veidi salāti. Es savu brīvo laiku pavadu ar ģimeni. Man ir savs dārziņš, kurš prasa ļoti daudz mana brīvā laika. Un mans mājdzīvnieks, protams, mans sunītis, iepriecinās savus draugus ar savām tortēm. Visbiežāk taisu parastās biskvītu tortes, mājas tortes. Man ļoti patīk parastais klasiskais vārītais krēms. Dobeles apkārtnē var apskatīties uz skaisto pilsdrupām, uz renovētajām skaistajām telpām, uz Dobeles promenādi, seno tirgus laukumu un ziedēšanas laikā, protams, cerindārs. Es ieteiktu top komandai pievienoties, jo šeit ir stabilitāte, izaugsme, lieliski kolēģi. Topiņām 25 gadu jubilejā novēlēt vēl lielāku izaugsmi un turpināt iepriecināt darbiniekus un pircējus.